Vai jūs zinājāt, ka ir tādi suņi, kuri gluži kā ģimenes ārsti dodas vizītēs pie slimiem bērniņiem? Izrādās, ka tādi ir. Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes Meža parks audzēkņi nespēja vien slēpt sajūsmu, sagaidot četrkājainos ciemiņus. Saposušies goda drēbēs vairāki sociālie suņi bija ieradušies rādīt trikus, lai iepriecinātu mazos. Tā, mēs tagad esam ļoti skaisti. Ja citu atrod viens to savā vietā, ja citu atrod viens to savā vietā. Dūdiņa parādīs, ko suņu skolā ir iemācījusies viņa. Guli, sēdi. Milzīgā sunēna Dūda nevien demonstrēja fizisko lokanību, bet arī prāta spējas. Viņa prot skaitīt. 1, 2, 3. Viņai 3 gadiņi ir. Arī bērndārza audzēkņiem bija iespēja uz mirkli iejusties suņa dresētāja lomā. Tagad sagatavojam rociņas un šķelsim rociņām uz augšu komandas stāvi. Redzat, bitīte piecēlās. Un tagad sagatavojam rociņas un noliksim bitīti sēdēt. Komanda sēdi. Kad bērni ar dzīvniekiem caur rotaļām sadraudzējās tik tālu, ka vairs no tiem nebaidījās, varēja sākties suņu terapeitu ārstnieciskais darbs. Varēsiet nākt un ar astīti sākt mūs mīļot, kamēr nonāksiet līdz skaistajām puķītēm. Dogterapija ir radusies pagājušā gadsimtā, 60. gados, kad Amerikā viens bērnu terapeits konstatēja, ka bērni jūtās daudz drošāk un labāk pie viņa vizītē, ja blakus ir viņa paša zeltainais retrīvers. Veicot padziļinātus pētījumus, speciālists saprata, ka suņa klātbūtne labi ietekmē bērnus, kuri ir bailīgi, slimi vai nedroši. Viena no svarīgākajām atziņām ir tā, ka ārstniecībā izmantojamās suņa šķirnei un izmēram nav nekādas nozīmes. Galvenais ir raksturs un apmācība. Suns nav dakteris, bet suns ir tas, kas palīdz logopēdam, masierim, psihoterapeitam, krīzes centra darbiniekiem strādāt ar bērnu. Nāc, Lauriņa, paguli. Paklausies, kur sirsnīja. Tev patika vīksti, silti, vai ne? Šitā te, vai ne? Ausis var samīļot viņa lielāk. Bērni izvēlas sev tīkamāko draugu, no kura nav bail. Tieši tāpēc uz terapeitiskajām nodarbībām ierodas dažāda izmēra un sugas dzīvnieki. Man patīk, ka mēs ķīlu, bumbu vesti un visu, ko viņš darīja. Viņš ir labs, viņš šķiet stīvs un bumbu. Nu, mēs izēsim šito rītīti apakaļ un viss. Kanisterapija jeb suņu terapija ir viens no veidiem, kā palīdzēt bērniem un jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Bērni, jā, viņi varbūt iegūst tādu pieredzi, ka pasaule ir drošāka. Ja? Tas, ko es jau teicu, tas ir ļoti svarīgi bērniem izjust tajā mazajā vecumā, ka pasaule ir laba. Ja, jo šo izjūtu viņiem ir jādzīvo visu dzīvi. Mēs šeit parādījām dogterapijas pirmo līmeni, tā ir tikšanās, kad ļoti lielam bērnu pulkam vai pavisam nedaudzam bērniem mēs radām vienkārši pozitīvas emocijas. Un, ja mēs esam pozitīvi noskaņoti, tad arī, ja mums ir problēmas ar veselību, tad tā problēma tiek risināta daudz ātrāk un vienkāršāk. Otrais līmenis ir mācīšana. Ja bērnam skolā ar mācībām neiet viegli, kopā ar suni izspēlējot nelielu teātri, esot vieglāk iemācīties. Pati grūtākā ir trešā pakāpe, kas ir tiešā terapija, kur jau strādā ar problemātiskiem bērniņiem vai pieaugušajiem, kur suni izmanto kā motivāciju, lai bērns kaut ko darītu vai paciestu ļoti liels sāpes. Bērnu dārza vadītāji šo apciemojumu sauc par īstu pavasara brīnumu, jo jau vairākus gadus viņi klusībā lolojuši cerību, ka arī viņiem būs savs dziednieciskais suns. Jūs jau paši redzat, tas ir vienkārši fantastiski. Patīk tev suņi? Ja!
Ralfam arī patiks. Mēs tā sapņojam, ka varbūt, ka nākošā gadā, jaunajā mācību gadā, mēs varētu kaut kā kopīgi kādu pilotu projektu veidot. Viņi ar suņiem un mēs ar saviem bērniem. Arī Kinologu federācija ir ieinteresēta, lai Latvijā suņus iesaistītu ārstniecības procesā, tāpat kā zirgus vai delfīnus. Pagaidām gan kinologu komanda ar vērtīgo darbu nodarbojas brīvprātīgi, taču cer, ka pavisam drīz izdosies to ieviest kā oficiālu terapijas veidu. Montažs Gulbiņš, Sēvlust Kūdman, Renārs Muskars, Tautas balss. Un skatītājs, starp citu, esmu kur lasījis, ka, kur ir ģimenē šis te vēl viens ģimenes loceklis suņuks, ja, tad arī mājās tomēr tās ģimenes attiecības veidojas tomēr tādas mīļākas un labestīgākas. Un tiešām tas laikam ir pateicoties mūsu četrkājējiem draugiem, vai ne? Jā, varēja jau arī redzēt iepriekšējā stāstā, cik visi bērni bija priecīgi un pacelāti. Viņi gribēja vest pastaigā sunīt, ar viņu spēlēties, palīst apakšā mazo dūdiņu vai bitīti, jā, bet arī, starp citu, šie te lielie suņi, viņi par mazajiem bērneļiem, viņi tiešām rūpējas un viņus var arī tā kā nedaudz atstāt, jo tas suņuks visu laiku ir kaut kur līdzās un pieskat, lai tas mazais kaut kur neiet tālu un viss, starp citu, tā esot, jā. Tā esot. Šitāds pūku lācis, piemēram, blakus mazajām bēbim. Super, labākais draugs, vai ne? Jā, tas mums ir visiem jāliek aiz auss. Es domāju tiešām, ka tas viss attīstīsies un mēs nedomāsim tikai, ka jābrauc ārstēties kaut kur tālu, lai tiktu pie delfīniem, kas, protams, ir arī pozitīvi un labi, bet redz, ka mums tepat ir suņi, apmācīti suņi, ar kuriem mēs arī varam ārstēties un gūt mieru un pozitīvas emocijas.